iPhone, kā jau mēs zinām, stila ikona vēl pirms piedzimšanas. Pat labam man rokās jaunākais iPhone 7. Skatīsimies, kam tā varētu būt laba dāvana un cik forši viņš patiesībā ir. It kā skaitās ūdens izturīgs, nezinu, kā kaste. Šeit jau ir uzlīmīti. Šo mēs ņemam nost. Kas mums te komplektācijā ir? Standarta austiņas ar pārveidotāju, lādētājs un, protams, uzlādes vads. Patīk, kā viņš iegūstās rokā ar vienu roku. Diezgan viss ir ļoti labi pārsniedzams. Kas man patīk konkrēti šim jaunajam modelim, tas, ka viņam tagad vairs nav standarta poga, bet skārienjūtīgā poga. Šis konkrētais modelis ir matētais, melnais, bet pieejams arī daudz citas krāsas, piemēram, Jet Black, kas ir melns arī, bet glancēts. Varbūt vairāk piesaistīs pirkstu nospiedumus, bet kādu kuram tā gaume. Tāpat tās arī vēl baltā krāsā būs pieejams un zelta un rozā. Tā kā izvēles iespējas diezgan plašas. Ekrāns nav ar īpaši lieliem pārsteigumiem, 4,7 colas, joprojām ļoti kvalitatīvs. Piemēram, tagad nesen sāk skatīties Rolling Stones koncertu. Tāpat kā viņi, vecie buki ar pārbaudītām vērtībām, tāpat arī iPhone ekrāns. Man tagad vajadzēs kādu momentu, kamēr es noskatīšos kaut kur 2 stundas un turpināsim. Runājot par telefonu veiktspēju, pats Apple saka, ka procesors ir jaudīgākais, kāds bijis līdz šim. iPhone 7 ir 4G plus atbalsts, kas ņemot vērā, ka mēs tagad attīstam 4G plus stacijas Latvijā, es domāju, būs diezgan patīkams pārsteigums. Pārbaudīsim kameru, pafučēsim pīles. Tad centīsimies piezakties pīlēm klāt, lai viņas neaizbiedētu. Gribu dabūt tādu foršu rudenīgu Instagram bildi. Jau pīles! Pīles! Skaista rudenīga bilde ar pīlēm. Uzlikt kādu Instagram filtriņu un mākslas darbs ir izdevies. Rezultāts diezgan patīkams. Gan vizuāli, gan veiktspējas ziņā ļoti apmierina. Bija domājis, kam es viņu dāvināšu, kam es viņu iešu iesaiņot. Un nonācu pie secinājuma, ka es iešu iesaiņot viņu pats sev. Tā.